Sveicieni Gaiziņkalnā, vienā no kempinga zonām. Šeit ir namiņš, kur palika jau visi nometnieki. Tur jau Džeki lejā, MTV banda jogo. Mēs gan ar Montu te taisam brokas, parādīšu savu kribu. Tātad šeit mums ir durvis, mums ir pat galdiņš, viens krēsls, ir katram savs krēsls, un tad šeit ir guļam istaba. Šeit ir leduskapis, un tā mēs te darbojamies pa lielam. Welcome to my crib. Tālāk jau gan kaut kādas aktivitātes ar velosipēdiem turpināsies. Plus, ja jums interesē, ko mēs ēdam brokastīs, mums būs brauzāts maizītes, gurķīts, tomātiņš, vārītas oliņas un avokādo. Kur grauzdējam, viss forši. Galvenais ir labi paēst, lai daudz spēks. Pusdienas vakariņas laikam mēs iesim uz kafejnīcu. Diezgan mežonīga rinda. Gaiziņkalna Nature Trail. Kāpjam augšā Gaiziņkalnā uz pirmo vienīgo trekvalku. Tā kā skatāmies, kur pavarās trasītes. Īstās inčīgi, tāds enduro. Jā, šeit mēs esam kalna galā. Trases izstāsta, ka būs ciela viņa. Un otrā pa labi, pirmā pa kreisi. Iesim. Sākam. Ieminam iekšā mežiņā. Minam. Un sagaidām tādu kocinieku, kur ielecam plaknē. Cik iet un sēdini. Varbūt varēs nospiest. Iekšā mežiņā aiziet. Un tad tik pa labi pa kreisi laikam. Inside lines. Inside lines vai outside lines. Laižam. Labais trasīt. Jā, tad tā kā pa tādām virāžām sanāk te izbraukāt. Tā jau paši izstāsta. Mēģiņā svaigi trasīt. Aiziet pa grāviņu. Un čībās var noiet, viss kārtībā. Tā kā ejam uz priekšu. Tāda izsnās otrā trase. Pirmo un trešo apstīsimies braucot. Jā, un šeit mēs izbraucam ārā no mežiņa un pāri grāvim uz finišu zonu. Tomēr pirmās trases apskats arī. Tur shortcuts. Tā trase iet tur, forši vai ne, patīkama mums, jābrauc te. Jūs jau izbraucāt? Tā būs jābrauc. Braucam tur un pa iekšiņu. Pa lielam jau, jā. Jau pārbrauks ar 29. Jā. Pa lielam jau, jā. Te jau var uzlekt arī, bet nevajag lekt. Brilles uzliet. Labais. A little stop.
priekšu vienkārši izgāzt. Davai. Maucam, meģi. Tāds negaidītais, svaigais. Labais. Tā mums ir braucās, dublis normāls. Būs īņšīgi izbrauks. Skatīsies, kā ies šajā slalomā. 16 tiek tālāk. Rezultāts. Reini, kurš tu stāvēs disciplīnā, kurš tu tur līdz? Iet no beigām, jo, manuprāt, Reinis nācis, jā, 56. 56. Oh, now Hansen dropping in, no train. The tape up there is the maximum. Guys, so the guys arī cietiem ričkiem atsevišķi. So, full suspense. Jauns līderis. Un cietais. X-up! Aizies! Koncentrēšana! Okay. Holy fuck, man! Jā, manējais pēc vakardienas Vīpofa izdomāja te viss noeseņot sulo. Rolands aizdeva savu veļuku slēša, trek slēša, pamēģināsim ar šitādu pabraukt. Varbūt satiks krūmiņu, tad uzjautās, varbūt es varēšu braukt savējo, bet varbūt nevajag riskēt.
Go, 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 go! Latvijas čempionāts DH. Šeit var redzēt, pilns ar cilvēkiem. Tur startiņš šobrīd jauniešiem. Nē, stomies! Ready? Yes. Go! Mr. Zebra aiziet! Otrais brauciens nobraukts. Pirmajā braucienā bija 11. Otrajā braucienā nu jau esmu 9. Varbūt var cerēt uz 7. vietu beigās. Kopumā diezgan lēni, bet tur ātri džeki vienkārši. Un jā, laižam uz 3. braucienu. Piekrīt karājā. Nezinu. Min! Yes. Mums ir jauns downhill čempions Latvijā! Un viņa vārds ir Kārlis Krūms! Fuck yeah! Vai beidzot! Tikai 10 gadus nepagājuši. Latvijas čempionāts downhillā aizvadīts. Superās palicis laikam 8. vietā. Forši mums sanāca uzlabot laikus katrā braucienā, nu tas mums tāds mierinājums, bet nu, džeki ātri palikuši, es te vairs nedzīvoju līdzi, bet es mainoju, iespējams dēļ tā, ka man ritenis izbeidzās, tāpēc tā kā, nu,
Latvijas čempionāts aizvadīts godam, viss foršs tiekās citos pasākumos, man jāiet džumpīt.